Labdien! Nav kas pamodina. Tādēļ skolēns skolā neierodas. Skolā atrodas, bet stundas neapmeklē. Atrodas Rīgā pie draugiem, un vecāki to zina. Mamma saka, ka bērns skolu neapmeklēs. Tie ir tikai daži no izglītības iestāžu valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītajiem iemesliem par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem. Un tie rada pārdomas, un tie ir fakti. Un pie tā vēl atgriezīsimies. Kontekstam atgādināšu, ka kavējumu uzskaitu Latvijā nosaka ministru kabineta noteikumi 89, kuros noteikts, ka skola pati lemj par to, kas ir attaisnots, kas neattaisnots kavējums, un nosaka to savā iekšējā normatīvajā aktā. Un, ja ir neattaisnoti kavētas vairāk nekā 20 stundas semestrī, tās jau ir ilgstoši neattaisnots kavējums, par kuru nekavējoties ir jāievada informācija valsts izglītības informācijas sistēmā un jāiesaista visi atbildīgie dienesti, lai panāktu, ka bērns atgriežas pie mācībām un turpina tās. Tas, ka kavējumi ietekmē mācību rezultātus, vairs nevienam nav jāpierāda, to ir konstatējuši arī pētījumi, un īpaši satraucoši tas ir attiecībā uz 9. klasi, kurā ir jākārto 9. klases eksāmeni un jāiegūst apliecība par pamatizglītību. Kā jau ministra kabineta noteikumos ir minēts, Izglītības kvalitātes valsts dienests apkopo regulāri informāciju par mācību kavējumiem. Mēs skatāmies datus no 2 avotiem. Pirmais ir valsts izglītības informācijas sistēmā importētie dati no skolvadības sistēmām, kur var redzēt datus par skolāniem, kuri kavējuši kaut vienu mācību stundu, attaisnot, neattaisnot vai slimības dēļ semestrī. Un mēs redzam, ka, piemēram, pamatizglītībā procents no visiem skolēniem, kas ir kavējuši kaut vienu stundu, ir ļoti liels. Tie ir vairāk nekā pat 60%. Un, ja mēs skatāmies uz ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, tā ir otrs datu avots, kas ir valsts izglītības informācijas sistēmas ilgstošo neattaisnoto kavējumu funkcionalitāte. Protams, ka tas procents nav liels šeit, bet ja mēs paskatāmies uz absolūtiem skaitļiem, tie var būt pat apmēram 5000 bērnu pamatizglītībā, kas tomēr ir ļoti daudz. Ja mēs skatāmies uz kavēto stundu skaitu, atkal mēs redzam ļoti lielus skaitļus, un tas, kas rada pārdomas šeit, man ir 7. 9. klase, kur mēs redzam ļoti lielus, tas stabiņš ir augstu, un atkal mēs runājam par to, ka 7. klasē, 8. klasē, 9. klasē ir jāapgūst ļoti svarīgs mācību saturs, lai nokārtotu 9. klases centralizētos eksāmenus un iegūtu apliecību par pamatizglītību. Tomēr šajā prezentācijā es vairāk pievērsīšos ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem. Pēdējā laikā par kavējumiem tiek runāts ļoti daudz, tādēļ šeit vairāk par ilgstošajiem. Un paanalizēju arī, kāds ir tas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas procents atkarībā no kavējumu skaita semestrī. Un vidējā izglītībā mēs redzam ļoti skaidri, ka tas mācību pārtraukšanas procents ļoti būtiski pieaugot kavētajiem stundu skaitam. Pamatizglītībā tas tā nenotiek, mēs to tā neredzam, bet to mēs zinām, ka ministra kabineta noteikumi nosaka, ka mēs nevaram atskaidīt pamatizglītības bērnu, kamēr viņš nav sasniedzis pilngadību, ja viņš nav reģistrēts citā izglītības iestādē. Līdz ar to šie bērni, kas pārtraukuši mācības, vairāk ir pilngadīgie bērni, kas mācās privātajās izglītības iestādēs, no kurām var atskaitīt, ir kādi īpaši gadījumi vai izbraukušies no valsts. Bet tomēr, ja bērnam ir piederība izglītības iestādē, tas vēl nenozīmē, ka viss ir kārtībā. Tas, ko mēs redzam ar šiem bērniem, šeit ir
attēls no Valsts izglītības informācijas sistēmas ilgstošo neattaisnoto kavējumu funkcionalitātes. Tad mēs redzam ilgstošu, vairākus semestrus ilgušu, ilgstošu neattaisnotu kavējumu vēsturi. Tāpat mēs redzam vairāk kārtēju otrgadniecību. Piemēram, bērns mācās 2 reizes 7. klasē, 3 reizes 8. klasē un vairākas reizes 9. klasē. Viņam nav mācību sasniegumu, vai tie redzami tikai dažos mācību priekšmetos. Un līdz ar to ir prognozējams, kā viņš nevarēs nokārtot centralizētos eksāmenus un saņemt apliecību par pamatizglītību. Ja viņam ir vairāk kārtēja otrgadniecība, tad jau viņš ir izkritis no savas vecuma grupas, un tad viņam jau ir grūti mācīties kopā ar sīkajiem, tad viņam vēl vairāk zūd šī mācība motivācija. Tas, kas te ir redzams, tas ir tāds aburtais loks, kas sākas tikai no tām 20 neattaisnot kavētajām stundām. Tad tiek kavētas arvien vairāk mācību stundas neattaisnoti. Tas noved pie tā, ka nav mācību sasniegumu. Tas savukārt noved pie otrgadniecības. Otrgadniecība atkal noved pie tā, ka bērnam īsti nav motivācijas, viņš nespēja visu apgūt, kas atkal rada kavējumus. Un, protams, ka ir arī pozitīvie scenāriji. Tad, ja mēs redzam, piemēram, vidējā izglītībā, ja bērns saprot, ka kaut kas īsti nav kārtībā, maina skolu, pāriet uz profesionālās izglītības iestādi vai tālmācību, vai pēc pārtraukuma atsāk mācības, tad var redzēt arī, ka ir pozitīvs scenārijs, un skola tiek pabeigta, iegūta vidējā izglītība un arī sākt augstākā. Pamatizglītībā pozitīvais scenārijs ir, kā jau es teicu, ja mēs spējam pārtraukt šo aburto loku, ja mēs spējam sasniegt, kā bērnam ir mācību sasniegumi, ja nav vairāk kārtējas šīs otrgadniecības, kas ir ļoti negatīvi ietekmējošas. Valsts izglītības informācijas sistēmā ir iespējams atzīmēt jau konkrētus iemeslus, kādēļ ilgstoši neattaisnoti bērns kavē. Un ir iespējams arī atzīmēt iemeslu cits. Šeit no šiem atzīmētajiem iemesliem mēs varam redzēt, ka, protams, visbiežāk atzīmētais iemesls ir mācību motivācijas trūkums, arī ģimenes apstākļi un veselības problēmas, kas nav attaisnotas ar ārsta zīmi. Ja paskatāmies atšķirības pamatizglītība, vidējā izglītība, tad tas, kas raisa pārdomas pamatizglītībā, parādās lielāks procents, kur ir atzīmēts kā iemesls atkarības. Profesionālā izglītībā tāds nav. Savukārt profesionālajā izglītībā biežāk, protams, tiek atzīmēti šī darbu attiecību sākšana. Tas, kas vēl raisa pārdomas pie šiem pētot šos atzīmētos ilgstošu neattaisnotu kavējumu iemeslus, kurus arī var atzīmēt tad jau izvēlnē, ir konflikti ar skolas biedriem, klases biedriem, skolotājiem un materiālās grūtības. Tie ir 2 riski, kurus jau pētnieki ir identificējuši kā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas ļoti būtiskus riskus. Un tāpēc, gatavojoties šai konferencē, man radās pārdomas, kāpēc ir tik maz un tik reti atzīmēti šie 2 riski, sevišķi konflikti, kas, kā mēs zinām, būtībā pārdarījumu skaits izglītībā tiek starptautiski atzīts par ļoti lielu. Un jautājums varbūt ir tāds, vai mēs vienmēr atpazīstam īsto iemeslu un identificējam
īsto iemeslu, kāpēc bērns ilgstoši kavē. Un, ja es analizēju gan tos klasificētos iemeslus, gan visus pārējos, kas atzīmēti pie cits nosacīti, šos iemeslus var sadalīt divās daļās. Un ļoti būtiska daļa ir ģimenes apstākļi. Vecāki neinteresējas par bērnu, vecāki skolai saka, ka bērns nāks uz skolu, bet bērns nenāk uz skolu, ir konflikti ģimenē un tā tālāk. Otri iemesli ir tādi, kurus nosacīt var saukt par specifiskiem, tie ir minētās atkarības, tur likuma pārkāpumi, klaiņošana, vai bērnam ir grūti iejusties jaunā skolā klasē, vai bērns tiek minēti arī romu tautības bērni, bērns ir citas valodas vai citas valsts bērns, tāpat ir bērni no audžu ģimenēm, un arī šie minētie jau konflikti tiek pieminēti. Šeit arī tie piemēri, kurus pieminēju jau sākumā, es domāju, ka jūs varēsiet vēlāk arī tos izlasīt, es te īpaši viņiem nepievērsīšu uzmanību vairāk. Jautājums par izglītības iestāžu un pašvaldību rīcību, ilgstošu kavējumu novēršanā. Arī šeit ir iespējams atzīmēt jau klasificētus rīcības, kā arī iespējams atzīmēt cits. Tomēr tas, ko mēs redzam funkcionalitātē, ir šīs pārunas ar bērnu, pārunas ar vecākiem, disciplināri sodi, pārunas ar atbalsta personālu, starpinstitūciju sanāksmes. Un tas, ko gatavojoties šai konferencei, kas radīja manī ļoti nopietnas pārdomas, ir tas, ka mēs ļoti daudz runājam. Mums ir pārunas, mēs disciplināri sodām vai kauninām bērnu jautājums, vai tādējādi mēs spējam pārtraukt šo aburto loku. Nesen bija Liepājā konference Bērnu strupceļi, kur uzstājās Uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa, un viņa runāja par ļoti nopietnām intervencijām, kas nepieciešams bērniem ar uzvedības problēmām. Un es saskatu to, ka arī šajos gadījumos, kad ir šis lielais kavējumu skaits, un ir šie aburtie loki, no kuriem bērns netiek ārā, ir nepieciešams ļoti, ļoti nopietnas intervences, lai šo aburto loku pārtrauktu. Un šeit, protams, ļoti lielu lomu noteikti būs projektam Skola kopienā, tāpēc ir tiešām ļoti, ļoti labi, ka projekts tiek sākts un projektā būs aktivitātes un cerams, ka ļoti daudziem bērniem tiks palīdzēts un pārtraukt šis aburtais loks. Un nobeigumā ir manas pārdomas par to, kas tad visos līmeņos būtu darāms, lai šo aburto loku pārtrauktu un izglītības iestādes līmenī tas, ko mēs zinām, ir ļoti svarīgi pamanīt, ka tas aburtais loks draud sākties, pamanīt, ka ir problēma, ka varbūt ir šīs motivācijas trūkums vai konflikti vai citi apstākļi, kādēļ kavējumi var kļūt arvien ilgstošāki. Ir ļoti svarīgi izvēlēties īsto rīcību, atrast pareizo pieeju, lai pārtrauktu šo aburto loku. Ļoti svarīgi panākt, lai bērns apgūst mācību saturu, viņam ir mācību sasniegumi. Un vēl viena lieta, protams, no savas puses, no izglītības kvalitātes valsts dienesta puses atgādinu, ka ļoti, ļoti svarīgi ir operatīva informācijas apmaiņa. Ir ļoti svarīgi, lai skolas ievadītu informāciju nekavējoties tiešām tikko ir sasniegts šīs 20 neattaisnotu kavējumu stundas valsts izglītības informācijas sistēmā. To pieminēja arī šajā konferencē Bērnu strupceļi
Labklājības ministrijas pārstāvi, minot, ka tikko sociālais dienests saņem operatīvu informāciju, tā ir iespējams palīdzēt, ir iespējams iesaistīties, tādēļ šī informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga. Un šeit ir ļoti liela loma, manuprāt, arī pašvaldībām paskatīties, kuras izglītības iestādes ievada šo informāciju vai neievada šo informāciju, kas tad ir ievadīts valsts izglītības informācijas sistēmā, veidot šo operatīvo informācijas apmaiņu, lai tā ļoti operatīvi nonāk no skolām par bērniem, kuriem nepieciešams atbalsts un palīdzība pie visiem dienestiem, kuri var sniegt atbalstu. Tā skaitā noteikti arī iesaistot projektu skolu kopienām. Savukārt valsts līmenī ļoti daudz tiek šobrīd runāts par kavējumiem un par to, ko darīt ar tiem, vai nepieciešami grozījumi ministru kabineta noteikumos minētajos, vai vajadzīgs kādas vadlīnijas kavējumu identificēšanā, novēršanā. Noteikti var piekrist, kā būtu nepieciešams vai nu vadlīnijas vai grozījumi. Jautājums un pārdomas ir par to, kas mums būtu jāpapildina, kas mums būtu jādara. Tad ir minējumi, ka vajadzētu uzskaitīt visas iemeslus, kādēļ bērns var attaisnoti kavēt. Tomēr, manuprāt, diezgan grūti tomēr visus iemeslus ir identificēt. Tādēļ neredzu šim perspektīvu. Ir doma par to, ka ir jānosaka attaisnotu stundu skaits maksimālais, cik tad bērns semestrī drīkst kavēt attaisnoti. Jā, iespējams, tas ir varbūt pareizais ceļš, tikai ir jādomā par to, ko mēs darīsim, ja šis attaisnoto kavēto stundu skaits tiks sasniegts. Tālāk tātad būs neattaisnotas stundas, vai tas nevedīs tālāk pie ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, un ko mēs tālāk ar šiem ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem darīsim, kā mēs novērsīsim to, lai bērns atkal nenokļūst jau manā pieminētajā aburtajā lokā. Un otra diskusija ir par to, vai nevajag skolēnus kā disciplināri sodīt, piemēram, atstāt uz otru gadu, kā mēs redzējām, otrgadniecība pilnīgi noteikti nestrādā, un tas nav ceļš ar sodīšanu, tas ir ceļš ar to, ka bērnam ir nepieciešama palīdzība. Un trešā diskusija ir par to, vai vecākus vajag sodīt par to, kā bērns ilgstoši neattaisnoti kavē. Ja mēs paskatāmies uz tiem ģimenes apstākļiem, tad mēs zinām, ka tie lielie kavētāji daudz ir no nelabvēlīgām ģimenēm, un tad ir jautājums, vai tas būs motivējuši, vai tas palīdzēs. Līdz ar to tur ir nepieciešama vēl diskusija. Jautājums ir par to, un mērķis mums ir viens, lai palīdzētu bērnam apgūt mācību saturu un veiksmīgi iegūt obligāto pamatizglītību un turpināt mācības. Paldies!